Labdien, Latvijas nacionālie karavīri, Latvijas nacionālie partizāni, visi patrioti, tautieši, kas šodien ir pulcējušies. Man ir liels gods un lepnums jūs uzrunāt šeit, jūsu ikgadējā salidojumā, bet arī vienā no Latvijas spēka vietām. Un, kā jau te izskanēja, šī spēka vieta ir radīta. Tā ir pašu latviešu radīta. Pirmkārt, ar savu gara spēku nostājoties pretī svešu zemju okupantiem, ar savu gara spēku demonstrējot, apliecinot milzīgu drosmi, un arī ar kara spēku, jo tas notika ar ieročiem rokās. Šodien ir redzams, ka šajā spēka vietā ir atnākuši cilvēki nesalausti, ar tikpat stingru mugurkaulu, kā toreiz senajās dienās, tad, kad vajadzēja aizsargāt Latviju, tad, kad vīri nolēma pēc kara iet mežā, lai ar ieročiem rokās šo cīņu turpinātu par Latviju, par sarkanbaltu-sarkano karogu, par latviešu valodu, un viņus atbalstīja viņu dzīves biedris, paziņas, draugi, un arī tas prasīja, arī bērni, un arī tas prasīja milzīgu drosmi, arī tas prasīja pašaizliedzību, un mums tas viss ir. Mēs šodien šajā spēka vietā, kas ir pašu latviešu radīta, šeit sanākot, varam teikt, mēs esam stipra tauta, tāpēc, ka es esmu šeit šodien ļoti stipra cilvēku vidū, ļoti gaiša cilvēku vidū. Un es ceru, ka šis stiprums un gaišums būs arī mūsu jaunajās paudzēs, un to mēs arī redzam. Šodien es gribu teikt, ka Latvijas valsts vēl pilnībā nav pateikusi paldies par to, ko jūs izdarījāt, par to, ko darīja gan nacionālie karavīri, gan nacionālie partizāni, gan visi viņu atbalstītāji, un to nevar izsvērt un izvērtēt, kura devums ir lielāks, vai tas bija sieviešu devums, kuras darīja visu, lai nogādātu pārtiku, visas nepieciešamās lietas, lai atbalstītu, vai tas bija vīru devums. Tas kopā veido spēku. Un, jā, protams, ir likuma projekts Saeimā par Otrā pasaules kara veterānu statusu, kas, es ļoti ceru, beidzot varētu tikt pieņemts un sniegtu gandarījumu cilvēkiem, kas ir aizstāvējuši Latviju. Bet, lai kā būtu ar visiem likumiem, spēks nekur nezudīs. Dodiet to tālāk jaunajai paaudzei, un, kā šeit izskanēja, vēl darbi būs jādara. Ne tikai jāsapņo, bet darbi būs jādara. Tāpēc es aicinu visus šodien atcerēties gan to, kā ir gājis, gan stāstīt par to jaunajai paaudzei, gan arī dot šo savu labestību, spēku, apziņu, ka Latvija netika salauzta un netiks salauzta, nekad netiks salauzta. Tālāk jaunajām paaudzēm, jo mums vēl būs jāstrādā un ļoti daudz jādara visiem kopā. Mēs redzam, kas notiek ārpasaulē. Diemžēl šie ir nemierīgi laiki. Katru dienu pienāk ziņas par vardarbīgiem, asiņainiem notikumiem, bet tā ir viena lieta. Mēs arī ļoti skaidri redzam, kas notiek pasaulē. Kremļa vēlēšanās stiprināt savas ietekmes sfēras ir acīm redzama, un par Latviju mums būs jāpastāv visiem kopā. Paldies jums liels!